Kad Aigars ar Merliku atbrauks, tad... Ai, ar to Merliku tu tādu sūdu šeit ar tāčičku vajag, rokas jāstrādā, jā? Tehnika priekš tam ir izdomāta. Ai, vēl robots paļauj sev aizvedīs kaut ko, jo, ar grābekļiem vajag, kā es gurķu sadu. Katru vajag mīlēt, kā ļubovnicas, vajag glaudīt to gurķiti, lai augstu viņš, vajag tu viņu sadi ir runā. Gurķu jūris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. Te gurķu jūris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. Kāds tev plančiks šonedēļ, ko darīs siltumnīcās? Rīt gurķu stādīšu no rīta. Vakar nestādīja vai kad aizvakar, kad tu stādīji? Nē, es no rīta. Šodien? Šodien tomātus. Parādi, kas tur būs. No tomāti ir smuki tā. Tagad viss siltumnīcas vaļā karsts šodien plus 20. Jā. Te tev tikai tomāti un viss? Šeit tomāti, gurķi tur. Bet tomāti vēl kaut kur būs? Tomāti ir šeit man. Divas siltumnīcas ar tomātiem, ja? Jā, man šeit tomāti. Pavēju. Gribi gurķici? Davai, vienu tev, vienu Reģinai aiznesīs. Davai, pirmais gurķis. Šis jāatcerās 3 dienā. Un šodien ir 4. maijs. Kāds ass. Vakar tik es 2 gurķus iedevu sievai, sirogas, sievai. Jā. Meitai. Pa vienam gurķim. Lai, cik labs. Sen nebija ēdis tavs gurķis. Cita lieta. Labi, klausies, ko Viķka mums stāsta, kas tur jādara, hidroforu un ūdeni tev vajag. Nē, Nīl. Ko viņš visu laiku laistījo ar šito ūdens ir viss. Tipa, ka viņš netirs. Moška cilvēki, lai pakomentē, reku Jurka, ar šito ūdeni dīķi savējo laista. Nē, Viņš saka, ka tas nesot labs, jā. skāps. Kā būtu izbēst šito? Man šamūrs salaid. Ko, amuri tev apēdīs? Jā, amūri rāda šito visu nost. Jā, tāpēc Aigaram arī tīrs dīķis. Es arī gribu amūrs salaist. Moši salaižam ir mani tev. Ubliņ. Nākamā reizē. Kur viņus paņemtos? Aigaram ir. Viņš zina, kur dabūt. Un var Aigaram pilns dīķis ar amūriem. Jānoķer tikai. Zato viņam tur ir viss tirs. Jā, viņam viņa amūri rāda dienā visu, viņi tev ātri noēdīs. Viņu ļoti, un tad viss tīrs un dzidrs ūdens. Viņi visas zāles pilnīgi noēda. Bet cilvēki var te komentāros pakomentēt. Vienkārši tā runā. Tad davai nākamreiz organizējam, ka es būšu, braucam pēc amūriem. Jā. Salaidīs tavā un manā. Vienīgi pa ziemu tev vajadzēs tad viņiem iedot gaisu. Ko, atbraukšu, izcitīšu caurumu ledu. Ir vsё. Es šodien motosezonu atklāju Latgales. Skaties, šito visu mālu redzi? Uz akmeņiem. Ja ieliet to vienkārši... Paskat, Es redzu, jā. Redzi, vsё. Šeit vajag vieglāk tādu vispār jaunam taisīt. Es saku visu šito te nojaukt. Bet ne no jumtu atstāt. Tāda betonēt. Tumbats tā, Jā, apkārt. Jā, ir tad uz betonē, šeit tā vajag visu nost. Visu, bet jumtu atstāt. Jumtu arī nost? Pasties, konstrukcija jau normāli. Kā tu konstrukciju? Šito pamainīsi. Ja Janka pacelt ar savējo damkratu, mēs paliktu apakšā. Var. Šito damkratu, piemēram, šī vieta. Šito pacelt, šito pamainīt. Ir pamainīt. Jā, šeit tāpat, kā man pirti. Pasties, šito augšu visu nomainīt. Redzi, ka šeit vajag. Pēdējo vajag šitos skait, ka 2 vajag mainīt arī. Fik tu tā nomainīs tā. Es jau piekrāsošu, viņš jau turēs. Nē, šeit stāvēs. Stāvēs, viņš jau nav. Redzi, šito augšu galvenais, domāju, visu. Redz, ka viņš jau tāds sabrucis, visu nolaust uz ugunskura un visu jauniem smukiem dēļiem. Šito jauno jumtu vajag. Jumtu pēc mājas jau. Ar šito paņem ar kādu plastu.
ar plastiku, ja būs smuki. Nu, jauno reiku, piemēram, Jā, kad lietus, ja? Vot viņa vot tas ir. šitās, jā. Kā lietus, i vot, šita siena ir. Šeit atvajag jumtu Garāk. līdz šeienai taisīt. Nu, tā kā te rekur. Jā, vot, šeit kā lietus nav, i baļķis, paskat kāds labs. Var arī piebraukt, vai? Profesionāls. Nē, a tev laikam rada vai ne? Rekur kamera. Jā, tu redzi, kā brauc. Tu domāji, profesionāls tā piebrauc? Nē, es arī domāju. Reku Jurka kādam štādi riteņi sašķiebušies. Man ar tādu tirgojās Zemletes veikalā. O, ir gaismiņas. Nu varam braukt pa ģēlām, ne? Braucam pie meitām. Kur tad citur mēs brauksim? Pie meitām braucam, kamēr vēl svaigas meitas. Uzmanīgi brauc, jā? Šeit tā, kurat jau vajag braukt. Būd notiek, rekur. Jā, Var jā. redzēt. Ceļam ar Jurku pirti. Pāris Un Viktora. pie manis mazgājies. Tagad es Tagad tu brauks pie maniem. Jā, Rudenī jau būs. Nu, nē, būs jau pavasari. Nē, nu es, jā. Es teicu, kādu mēnesi. Nu, šitos sūdus vajag. Kad Aigars ar Merliku atbrauks, tad Ai, ar to merliku tu tādu sūdus. Šeit ar tāčičku vajag, rokas jāstrādā, jā? tehnika priekš tam ir izdomāta. Ai, jā, vēl robots paļaus sev aizvedīs kaut ko. Jā, ar grābekļiem vajag, kā es gurķu sadu. Nu, katru vajag mīlēt kā ļubovnicas. Nu, vajag glaudīt to gurķiti, lai augtu viņš. Vajag, tu viņu sadi ir runa. Tu aug, vairāk gurķus dot, jā. Nu, nē, nu, šodien mēģināsim, kas šeit būs. Hrenu viņu Kur zinu. mēģinās manā pļāvā pirmā? Sākumā varbūt pa teritoriju praiedu, pie Vīckas, bet nopļaušu graudus, a pēc tam braukšu jau pie sevim, kā viņa tur strādā. Tā, te jāsaka paldies Jūras sekotājiem šito dzimenē toreiz tev sadā. Jā, paldies visiem, kas man tādu Kā viņš savu piekara šitam. jā, a kā šeit? Ļautu traktoriņam. Labi, mēs tagad krausim iekšā šī piekabē. Jā. Reiku šī piekabē vedīsim jau pie Jurkas. Jā, Bet bļa. smagi bija. 185 kg Jurka. Reikas tev vajag? Ielīdīs? Neielīdīs, labi, pa galā ārā atstāsim. Tā, pagaid, man divus vajag. Nu, atvedīsim visu uz Jurkas māju. Pasties, kā filmā. Nu, точно? Saka, kā šita, tipa, sūzgi tajos, tipa, jā? Nu, nezinu. Labi, nu, tu jau vajag te ikdienā, mēģināt. tev arī ikdienā tak nevajag, tev Jā. normāli būs. Ja tu Metāls jau reku, bies. ja tu nemēģināsi, kā es varu tagad pateikt, kā viņi strādā. Vajag mēģināt, kad zālē būs. Viņam tur ir asmeņi, ja? 3 gabali, o. Nu labi, liežam ciet pieka, brauksim pēc metāla uzņem. Nu ko, atbrauks, Jurka paņems metālu pie reiz kaut kad nodos. Šitas ir viss, kas man palika no pirts. Reku vecā krāsnas, tā jau bija savu dzīvi točinu nokalpojusi. Nu čau, suņa. Jā, čau. Nu, vot, un tagad iespirts remonta. Varbūt Jānkas draugs te palīdzēs šito jumtiņu uzlikt. Vēl saskaitīt, kas tam jumtiņam nepieciešams. Te jau rekur silto grīdu liks iekšā. Te no Siguldas kokmateriāliem sūtu materiālu, apdares materiālu. Te atbrauks Aigars ar savu džeku, kas krāsnes taisa. To jau gan jau iefilmēsim, varbūt jums arī noderēs. Tā kā ģēla mums te daudz, tagad sakrāmēsim šito visu. Visi piekabēri, jau ņemās. Vēdām piegādājām, nopirka viens pie mums Zemletes.lv šito te rekuļu šmakovkas aparāts, jeb destilātors. 30 litrīgais normāli būs? Es domāju, ka jā. Nu, mums vajag uz kādu tonu. Uz tonu Nu, ja mums vajag. biznesu taisīt, tak jau vajag taisīt, lai visiem pietiktu. Jā, tā kā tiem, kas grib biznesu taisīt Zemletes.lv, es nezinu, cik tas ir atļauts. Atļauts mājās jau kaut ko Jā, drīkst bišķi. mājas var. Pārdot nevari, a daļ sevim vari. Kaut Jā. kādus tur litrus var mēnesī vai gadā, es neatceros cik. Nu, priekš sevīm ķipa. Nu kā, draugi atbrauc, ar ko tu paķer nāci? Nu, otrs mākau. Sevišķi Latgalē, ne? Jā, visu laiku, kā tas vod dzīmi šeit, visu laiku šmakau, ko bija. Nu, visiem Tas bija. ir tā kā valūta te. Jā, visiem labi bija. Nu, Atbrauc tev kaimiņš nopļauj zāli. Jā, Pretī šmakovka. šmakau, i visiem bija labi.
tagad vajag tīrus kādus 10 eiro, ko andot par... A tu nezini. Citēt maksā 10 eiro 0,5? Jā. Nu jā. 10, Vai kā izrabījuši uz mežu, ne? Jā, reģevo visu. Lauksaimniekiem jau var tagad vajag naudu dīzelim, arī mežus, kam ir moči ārā droši vien. jā. Sezona šogad dārgi sākt ir lauksaimniecībā. Jā, baigi dārgi, es nezinu. Tagad drusku nokrita. Bija 2 eiro ar kāpēkam, tagad vakar es biju Krasnodarbā, vārpa bija eiro 85,5. Es arī vakar viršos pa eiro 86. Kamēr palaida to Šaurumu. Balons maksāja 39, a tagad jau 49 uz 10 jau. Tā, tu vari iedomāties, Krievu laikos maize maksāja 40 centi, piemēram tā es saku, ja? Tur Krievu bija nauda, kāpēkas 4. A tagad 2 euro, tu vari iedomāties. Par cik? Ne par 3 reizēm. 2 eiro skaits. 5 reizes pacēlās. Daži vairāk. Vai nav vēl, jo nereiķina kāpēks, cik bija centu? Reizes 10. Pagaid, cik maksāja dīzels litrs? Dīzels maksāja tur 6 kāpēkas, jomajo. I to bija vienu, kā nedēļa, tu vari tikai 20 litrus paņemt, benzina. Vai dīzeļa. Bija tā. Rinda stāvēja. Tā nedeva vienkārši. Nedeva, 20 litru visu. Esam pēc olām atbraukuši. Reiku šito bačoku, tu zini, ko to bačoku dara? Zinu. Destilē ūdeni, ja? Jā, destilē. Piena kanna tā ir. Mana kanna, nevienam nedošu kamu. Kad pilna būs. Klients no redakcijām, kur uzstādīja šitādu te Motion Luba robotiņu. Šitas ir pilnpiedziņas. Jurka, šitas ir 5000 kvadrātmetriem. Kā tev ir vispār reāli normāli vai nepatīk kaut kas? Nē, drusku pietrūkst. Pēc platības, ja? Jā, bet kopumā ir čatka, bet tiklīdz es palaboju vienu stūri, man tā kā sanāca norāva sievai pulpi. Tāpat kā Nils. Iesadīja mammai pa pūķam, kā aizgāja pa pūķam, normāli. Normāli? Nē, viņam jāizgriež zona ārā, kur nepļaut. Nil, pie manis viņš lielāks, būs? Tev būs lielāks, bet šitas ir pilnpiedziņas, tev būs pakaļpiedziņa tikai. Šitas ar visiem 4 mauc. Vai parādam ātri, cik viņš lielu teritoriju mauc viņš. Tad tev šitas, tev te iekšā arī viss ir, ja? Es aiziešu ātri parādīt, tur tā puse vēl aiziet. Un tagad tev pašam nav vairs jāmauc, ne? Tagad es iečerkoju, jā. Tagad var iečerkot, jā, atpūsties. Reku šiten vēl aiziet visa tā teritorija. Šitā visa teritorija. Saladzīvā, kad es biju pēdējais. Paklāvā, kā tu gurķus stādi? Tu gribi gurķi? Gurķus paņemsim Polijas un tirgosim. Pārkrāmēsim tikai. Es tikai savējus, nē. Pa vienu pusi iekšā Polijas, pa otru pusi ārā jau gurķi jūru. Nē, nopirks reņģis un iemēslos. Baigi labais mēslojums ar zivīm. Es zinu. Pēc tam garšos, ne? Bet tie laiki ir beigušies. Jā. Paklav, nevar tādu robotu, lai gurķus iestādītu. Es tikai sēdētu šurkas kafiju dzertu, a robots stādā. Vēl tev atved groziņā līdz klientam. Malači буду. Вот šeit stāvēja gulta. Вот tā. Короче, šeit to divas bija vecais. Вот te šeit gulēju. Kur tu tikai gulēs, Jurka? Nē, kā? Ar Reginu atnācam. Kur man gulēt? Es jau nevaru uz mājām. Mama saka, Jūris, kur tu iesi guli? Baķka tur, mama. Ies ar Reginu šeit. Ciemos atgāja. Janka, neviens nevar iedomāties, ka tāds būs no vecas mājas tāds mūkums. Zema. Nē, Janka, jā. Za to silta māja. Par ko pirtis taisīja agrāk? Kā zemāka pirts, tā siltāk. Netaisīja pirts 2 metrus augstumā. Visi taisīja mazākus. Kāpēc logi maziņki bija? Lai karstums būtu, tagad tos logus atsal, lai tur visu redzētu. Nē, grīda, tas veca. Tā ir vecā krāsa. Jā, ķipā, kā ar šitu, Noslīpēta. Tu nevari iedomāties, kā te šeit gulēju, kāda bija. Kā izskatījās? Jā, kā tagad izskatās. Tas 100%, 98%.
Ma. Ne, forši, ka kāds tā Kā viņi? vecās mājas atjauno Jā. dzīvību atkal. 35. gada māja, tikko apdrošināja. Nu, manajā mājā tur вообще, по-моему, es nezinu. 35. gada. Es nezinu, mamajā. Nē, nu, Janka, čotka. Zem jumta Un šī ir rīktīgi smuki. No. Tādas nav redakcijās. Spuldzīts gan ir. Un reku zāles pļāvēs strādā. Mēs varam atpūsties. Kādreiz Jurka arī izkapta apkārt lēkai, ne? Divreiz Pa pagalu. gadā pietika. Arī izskatīja, jā. Zaībīši, jo. Reku raunas, jā. Nu, Un tas bija šī te vietā, viņš te arī apgulās tā kaut kur, jā. Nu, starp eglītiem, kad to jāsmīt gromu. nu viņam arī cilvēks grib Un pagulēt. tev te ir reizes kamera, reku šī kamerā nofilmēts tas. Galvenais, kamerā ieslēdzās gaisma pēc Jā. brīdim, jau to varēs redzēt. Malnis nereaģē. Arī savu darbu Tusē dara. tikai. Normāli. Neslēdzās gaisma. Jā, guļ rekur. Nē. Džeks. Neko. Nu, normāli. Nu, tas normāli. Rumba centrs, tavs krāslavs veikals. Vai? Čau. Jau. Nu kā tev? Gatavs viss, kur tev tās kastes ir? Jā, šeit būs viss. Labi. To pavadzījumu apmaksājām. Šito vienu? Jā, viena un Reku šitā ir. Ā. Ui. Davai, tas bagāžnieku atvēršu. Tad tā, davai, Jurka. Nu kā, smaga? Oi, Šausmas, ne? 150 kg. Tā mums ielīdīs? Tu kaut kā guļas lietas. Oi, skaties, kā vajag. Pagaid, šitā nē. Nē. Ir, davai, stum. No, stumju. Nu, Jurka nāc balss. Kaut ko viņš mums grib jaunu parādīt. Man no vecas laika zirgai, disk. Paņemu, samatināju, pēc tam saka, i man tagad pukisa, es tik pēc tam paskatu, ja viņi, es viņu zemak varu. Jā. Šeit sataisīju arī, tik vajag, es i tā, viņi man katru stāvēs, es nezinu, es nomiršu, viņi stāvēs vēl. Ideāli. Ideāli, i tur man puķi, vai jūris, kur dzīvo, smuki, puķis, Viss kā vajag, jā, tur arī skatās. arī, Tas tavs jaunības mocis, jā? Da pagaidu man očkus. Oi, Nu jau spēka nav Jurkam vairs kā jaunībā. Nu labs? okei. Super! Man tāds bija, joptuvi mać. Mamu vodu īķamo, Treku jau tehnika. Šitā jau ir tehnika. Smuka. Patīk man šitie vecie endūri. Dod tik mizā un tikai mauc. Kā te viņam uztaisīts? Vaigars mums bija ciemos. Samērīja. Pirts krāsni taisīs. Un reku jauns kādus gurķi jūras sērijā. Kā jūs sauc, jaunais cilvēks? Jānīts! Kā Latgalē dzīvojās? Baigs zolīdi. Reku, Normons. Ejam parādīt viņam. Solāru guru atbrauc, man te saules parku taisīt. Kas pa trafiku, ne? Labrīt! Sen neredzētu cilvēku ierādās. Bet mēnti nolika mierā tepat. Jā? Uz gruntenes, jā. Dabu iepūst. Nē, bet paskatījās, kas būdā vai nav kāds kurdu bēglis. Paprasīja, vai mēs... Bēglis jau izlaid droši vien jau. Jā. No kur tu parkosies? Tu jau jebkur vari. Kur ārtāk? Var tu uzreiz pie terases braukt vai nezinu. Vienalga, tepat pie piekaps. Nu, davai. Nu, Jāni, ko tu darīši, tas kungs? Baigo konstrukciju būvēšu. Jā, heiteri jau sen teica, ka šis viss man sabruks. Reku jau tur sāk paneļi jau nedaudz brukt. Ko sāks ar olu, kafiju, cīsiņiem? Gan jau kaut kas, jā. Nu, aiziet Solāru guru, stāsti, kas mums te notiks pa pārvērtībām. Ņemsim šo skaistumu nost. Cik gadus viņš izturēja? 4? Vai 3 vai 4? 4, man liekas. Bet paga. Sapūs, sabrucis nav, kā tur prognozēja, ka pirmajās 2 dienās nopūs, nobruks pat dzīva. Te ir palaidušās kaut kādas skrūvītes vaļā, viss, bet sistēma darbojās. Demontēsim nost, reku ir metāla konstrukcija, liksim metālu.
Tu atceries, cik toreiz tu šito arī liki un cik izmaksāja tas Ai, ja nemaldos, 160 eiro plus skrūvis. kaut kas tāds Kaut kas bija. tam līdzīgs bija un uzlikām mēs te toreiz pļāpājot šašliku sēdot. Dienu, divas varbūt tur ir čakarēšanās. Nu, nezinu, bet nu... Bet un es vēl pie tam, es šitam visam atbalstu toreiz dabūju. Jā, arī. Nu, Tas tā kā Jā. ar tādām kājām, bet nu, toreiz bija cenas diezgan augstas tam metāla konstrukcijai, un Jā. toreiz neliku. Tagad jau normas vairs Tagad, nestrādā jā. līdz akcijās, bet Sorry. Solar Guru, jā, nu, tagad cenas ir pavisam citas. Ne? īsāk sakot, cenas ir labas Cenas kaut ir kas. pat labas. Lūdzu, cenas tev skaties. Nu, te ir cenas kaut kas, man liekas, tur reāli klientiem kaut kādai štukai tur pāri, štuka 200, štuka 300, štuka 400, nezinu. Jārēķina, cik paneļi un kāda paneļi. 24 paneļiem konstrukcija ir, konstrukcija tev var redzēt, jā. Nu, pirmkārt, kas metāla konstrukcija uz 1,60 m krūpāļiem liekam, jā. Tos neviens vējš nekas nevar izraut ārā. Konstrukcija 24 paneļiem, jā, viņi ir 14 metru garums, viņai sanāk, un gandrīz 4 metri kopējais augstums. Zini, kas es kā plusu redzu? Viņš uzreiz uz pusi īsāks būs, Jā, vai ne? jo viņi divās Būs mazāk stāvos teritorija stāvēs. aizņem. Mazāk teritorija, karsti cinkotā, visas skrūves nerūsējušies. To visu pie tevīm var pasūtīt. Jā, jā. Zvanu uz Solar Guru, var Tieši pasūtīt, visu uzstādīs un izdarīs. Visu tev pīkstēm nevar dabūt? Ne. Kāda savilcēja metode, ne? Var ar skrūvgrieziešiem tur mēģināt ņemties, bet šitā Profesionāli ņemās ar savilcējiem. Viņš ir vaļā. Tā visas savienojums vajag dabūt vaļā. Bet voltāža 20, cik te 4 paneļi kādu varētu būt? Tur ir 2 cilpes, jā, pa 12 paneļi rēķina vienam panelim tā. Nu, plus mīnus 40 Pīta voltē. voltāža, nu te rēķina. Pie 500 voltiem cilpā. Līdzstrāvu. Es dabūju panagie. Nu, ar līdzstrāvu nebūtu labi dabūt. Jā, tur būtu bišķi trakāk. Bišķi švaki. Savstarpēji salikt var, jā, bet katram ražotājiem ir savu veidu atslēga, lai varētu attaisīt. Viss kabatā turēt nav iespējams. Dažādi Šitā ražotāji paneļus var slēgt vienā jā, ķēdē. jā. Bet nebūs tā, ka mazākie volti, kas mazāk. Tās ir pēc vatiem. Jo pieņemsim, ja šitie mums ir kas 450 tie laikam, jā. 410 vai 50, neatceros. Nu jā, nu pieņemsim, ka viņi 450 tie. Tikko mēs pieliksim, Līnijā 1,390. jā, visa līnija pārvērtīsies par 390. Tā kā tā labāk Jā. nedarīt. Jā, pagalīta viena no LED akcijām. Man liekas, ka viņi pat strādā, ne? Jā, vīlaiti. Un skati iziet legāli ar visu Viss lampiņu. pagali. Jā, Šo jumtu bagāžnieku pašu uztaisījāt? pats uzmetināja. Bet te ir ar viltīgu akalu, kur šī pusē ir izgriezums man. Pat cik palets stāv uzreiz saprotams, kāpēc. Lai var nocelt Ar ragiem uzliec un kāriņu var izbraukt ārā. Normāli. Un Jā, tu domā, Rīgā ka- nostropēts, jā? Un Rīgā stropēts. Pārstropēts viņas nav. Ir starpība, Normund, vai melni paneļi vai štādi te ar... Nē. Kādreiz pa Latvijas rādio stāstīja nepērciet tos paneļus, kuriem sudraba maliņas, tas nav domāts Eiropas tirgumu. Nu, Mums tās saule pēdējās savādāk. muļķības, labi, šitā paudze cita, jā. Nē, Tagad jau ir paudze citas svarīga, paudzes, jā. Bet tāpat viņi strādā un efektīvi strādā. Tur jau ir jārēķina, citreiz tā kā veļas mašīna, tu nopērc ar 3 plusiem, tev viņi maksā 2 reizes dārgāk, nekad mūžā neatpelnīsies tā cena. Šī gadījumā tev ir zemes konstrukcija, tev noēnojam nav, jā. Vispār ne pa ko var neuztraukties. Vēl jau Latvijā vēl tā, mums ir liela zemes gabala. Vācijā jau tur katrs vats ir svarīgs uz to kvadrātu nometru, kur tie lielie parki. Viņi tur pērks efektīvos un citreiz tos neefektīvos atdod perekupiem. Jā, un tev sēd uz Latviju, baigie paneļi. Izmērs šitāds vati 250. Viņš pa lētu vai dabūjis, ko viņam tagad darīt. Vācietis atbrīvojies, Jā, jo viņam vācietis, viņam nav jānodod pa jāmaksā, nav dārgu. Ko jā, 10 minūtes, labi 15 minūtes. Un skats šitāds jau suns staigā pa paneļiem. Šitā te izskatās te viss pasākums. Nu, cik mēs jau esam nopelnījuši Solar Guru? Jūs jau parādā. Ots šitā netaisnība dzīves, ne? Mēs lielāko darbu izdarām un beigās neko neesam nopelnījuši. Lapjām mugurām nesā, jau vēl parādā. Nu, kā ir jaukt? Vieglāk kā celt? Nu, saskaiti, cik ir nopūšas. 1, 2, 3. Pēc kāds spried, ka nopūši? Nu, reku apgāzās. Tu neko nedarīji? Viņas Ne. pašas izgāzās? Jā, 3 ir nopūšas. Jau, tad jau tu īstajā laikā atbrauc, ko?
Ideja jau bija apmēram uz gadu. Kā vienmēr Latvijā, kā viss notiek, nesanāk pa gadu. Tas viss no tās konstrukcijas, visas dzīves. Klau, nav kaut kāds variants, ka mēs to pārdodam, to konstrukciju, ko tu izjauki? Grūti Kā būs. mazlietot. Grūti būs. Tā, tad rakstiet šeit zem šitā video komentāros, mēs varētu šito te pārdot konstrukciju veco. Bez uzstādīšanas, Viši protams. ar uzstādīšanu. Bez uzstādīšanas. Dūls. Bet, šitā te tomēr zemē ir izpūvis, tomēr labā. Mēs betonā būtu ielikuši, droši vien normāli. Tas pats būtu. Tas pats būtu, jā? Koks nopūt. Pirmkārt jau viņu vajadzēja kaut ko tad impregnēt vai ko, bet mēs jau speciāli taisījām, lai parādītu, kā to var izdarīt palēto. Reki palēto. Būs Jāņa ugunskurs. Būs gan. Tas drons maksā vairāk nekā viņš to skādi spējīgs Cik nodarīt. vispār maksā Jānka drons? Neesi tā interesējies? Tāds, kas kaut ko var panest, nezinu. Šahers, cik maksā? Viens šahers 11 patkas. Man liekas, 15-20 paks. Tas ir to petardu klāt, jā? Toties pluss tev ir tajā, ja tu uzliec hibrīdu sistēmu. Gurķurim nav, tev elektrība ir. Pārējie kaimiņi pie tevis skrien telefons Jo, lādēt. kad nāks savu pagarinātāju vai sūknis darbināt. Jā. Labi, Norči, bet teikt pilnīgi nopietni. Ja Gurķurs vienā dienā izdomās uzlikt saules sistēmu, kādu tu viņam iesaki? Ja rocība ļauj uzliktu šeit hibrīdu sistēmu, 10 plus sistēmu, ar vismaz 10 vienu. kW, jā. Vismaz 10, 12, jā. Un vieta viņam ļauj tur viens siltumnīcas vietā normālu galdu, lai jums nav jāiztiek, jo To jau viņš māk taisīt. Nē, normāli, metālu. Tā kā man tagad. Jā. Un pieslēgtu gan krāslaus mājas, to pašu pieslēgtu. Tā var darīt tagad, jā? Protams. Sanāk, tu vienā adresē, ja Jā. tev ir līgums ar to tetu vai vienalga, ar Jā, ko tev ir. jā. Tu vari divās adresēs laist savu saules enerģiju. Entajās vairāk galvenais, pat trijās, galvenais četrās. jātrāp ir Latvijas teritorijā pieslēgums elektrības uz vienu valstu. Un pieņemsim, viņam tagad ir rēķins, pieņemsim 70 eiro. Kas viņam būs pēc tam, ka viņš saliks? Jāmaksā būs tikai nulle. pa sadalu būs jāmaksā. Nē. Viņam Vispār dzēsīsies nekas. Viņam viss viss dzēšās. Viņš visu, ko tu saražo Un virtuāli- tērikos, tev dzēsīsies no rēķina. Un virtuālais eiro, kas paliek pāri, uzkrājās tev uz nākamo mēnesi, kurš nevienā momentā nesadeg. Tu šādā veidā taisi ziemas uzkrājumus. Un vienīgais tas ir nosacījums, ja ir baterija, vai ne, ka Jā. tu vari arī naktīs Jo- nodot. Jo, ja tu pa dienu, naktī kamēr viss- uzlādēt. Jo fīči tajā, kad cena ir elektrībai, tad, kad saules vēl nav, un tad, kad saules vairs nav. Ja? Pārējā laikā, tad, kad ir saule, tad cena ir parasti viszemāka. Jo visi te kurināti, Jā, tie un paši tad, ko Latgales. šīs sistēmas dara? Tur, piemēram, mākslīgais intelekts skatās, no rīta cena būs laba, saules vēl nebūs, bet tev ir vajadzīgi tik un tik kilovatu X priekš tevis. Ja? Tātad lieko, viņš par to dārgo cenu pārdos biržā. Bet viņam tas nav fiziski jādara, tas automāts. To visu to pats viņš dara. Atstājot tevi, lai tev pašam pietiek no akumulātora, plus sāk saule ražot, tev jau viss ir ok. Ja? Un vakarā tieši tas pats. Viņš pa dienu ir pielādējis no saules, ja? Nosedz savu pašpatēriņu. Cenas nav, viņš neko tīklā nav devis. Vakarā ir cena. Hop, viņš nodod tīklā, bet viņš skatās, lai būtu tā, ka, lai pietiktu tev, lai tev nav pa dārgo jāņem apakaļ, ja? Viņš rēķina, piemēram, viņš redz, pa nakti tur 3 stundas būs pa 0. Tātad viņš izšaus tev gandrīz tukšus saķus, lai tev pietiek līdz tiem lētiem tarifam. Pa lēto uzlādēs un no rīta pa dārgo pārdos. 6,5 ir iegūstams atbalsts, tātad no klienta dalības maksa būs 3,5. Un to arī mēs to runājam par maksimālo sistēmu. Nu, tas ir 10 tev, ja tu plus. vari 6 jau ar kilovatu uzlikt, un tu Var, būs lētāk. bet nekas tur stingri lētāk nesanāk, jo mazāk ir tā eksporta jauda tev dotā, piemēram, tie 6, tev attiecīgi ir mazāks atbalsts. Un tas tavs dalības maksājums aptuveni paliek tais pašās robežās. Nu, un te var redzēt, tas saules parks bija no turienes līdz, kur var redzēt, kur zāle beidzās, un tagad viņš būs pusi īsāks, jo viņš būs 2 stāvos, viens uz otru. Jānka, ko tu rokām negriez? Viņš ir bezsīs pa jāvu. Tā, lūdzu, Pieņemt objektu. parādiet man objektu. Es no siltumnīcām, tur vajag strādāt. Ir vēl objektu vajag pieņemt. Kur man nav spēka tik daudz. Čau, Jūru Gurķi! Ai, sveiki, puķi! Paklau, vairāk paneļu, kā bija
Tik būs, ne? Tik arī ir. Bet tas ir cik maza platība uzreiz, ne? Cik te garš. Normāli. I tagad vajag kabeli līdz jūram, ne? Jā. A jūs šeit, būrējat, ja? Jā. Ar būrī pēc tam? 1,60 m, jā? 1,60 m iekšā. Нифига тебе, man, siltumnīca 50 centimetri, a šeit 1,60 m. Ir tāds te aparāts, jā. O, bļu. Tas speciāls. Man tā siltumnīca. Aizlaidīsim ātri Jurkam siltumnīcām pamats jūrt. Nav skrūslīgi. Nē, man vajag. Viņš jau man maksā. Kroči baigi O, sākās. a tev tikai vajag mani. Kur ir kārtība, ka pie tevis ciemos jābrauc un jāņem savi gurķilī? Pagaidām māva. Nē. Pizdiet, tu gribi, lai tev... Paklau, šodien babas būs. Gribi? Negribi. Jaunas. Kādas tev vajag? Varu vecāku, jaunāku. Bet riktīgi labi izskatās salīdzināt tā vecā, kas bija, ne? Nē, Barka. ko tu? Tā kā Jurka varbūt arī tavā pagalmā kādreiz iespīdēs saulīt uz saules paneļiem, ko? Vai nebūs tā saules paneļi, kā tur būs? Te Paskatīsimies. pārdosim pavasara gurtis, aizskaitīsim visu naudu Normundam, un viņš uzcels septembrī. Ko? Ja Normunds man kā ventilatru taisīja 2 gadus. Kā 2 gadi, gads vēl? Tad точно būs. Tad точно man būs paneļi. Es tev kā cilvēks, palīdzi draugam. Ir līmenis, pasties. Man bija pataisnī, tur ir pateikt. Tev jau tur šūpojās kaut kas, ne? Pieņem objektu vai pārskrūvēt visu. Saulīte, kad tu siltumnīcu taisīji, koku vajag likt. Pataisni. Bet priekš kam šitien ir regulācijas? Nē, es tev saprotu. Skaties uz šito. Es tevi saprotu. A siltumnīcu vajag. Man zini, cik vajag iet i skatīties. Tāpēc, ka tev nav regulējumi, Jurka. Kā tu koku, bļa? Nē, okei. Tu te skaties, kur augšā. Labi, 96,8. Tu zini, ja būs karstums, sadegs visi vadībā. Pagājušos Jāņos jau izturēja. Janka, tu nezini, kur būs vējš. Pasaka. Normāli. Tur līdz vārdiem kā līdz mēnesim rāpa. Vēl vien. Optimisti pret pesimisti. Tu zini? Jāņos līs. Paklau, ja nodegs tā līnija, bļet, vadi. Tev jau gurti nebūs. Da, man gaismas nebūs viens. Tāpēc viņš te uztraucās. A viņš zini, kādu strafu viņam. Jurka apsties kādu, viņš Mustangā mūziku ielika, Janka. Viņš ir melomāns vai kas to, kā tas vai basamāns viņš ir? Basamāns. Pasties, Juri, tev arī bagāžniekam tādu pasātam vajag? Bišķi pajaukts ir, jo pastovs bišķi nosprāga. Janka, mūziku iesat, es. Sveiciens TSC servisam, ātrāk taisiet man pastiprāt. Jā. Janka, es apsēju mucam, ka es nebraukšu, tikai pasēdēšu. Man tev izvesti krustojumā tajā. Nē, ar tevi var nebraukšu. Normāli neko. Ir nerī daudz. Normāli, principā pa šoseju kaut kādi 10,2, 10,4. Tā, ko esam beidzot nonākuši līdz arī jumtiem. Tu varbūt var pa savējo kompāniju pastāstīt, saprot, jūs no Prēļiem esat, ja? Jā, no Prēļiem. Labi jumti. Liekam jumtus. Mācot pa visu Latgali, ja? Visu, kas saistīts ar jumtiem, jā, pa visu Latgali. Kādreiz arī kaut kur. Starp citu, mums ir filiāli arī Mārupē. Respektīvi, man patīk, ka viņiem viss, arī koku materiāli, viss, ko vajag, jumtu materiāli, viss sataistāmi. Izdomām, es izlēmu, ka varētu sākt ar šo pirtiņu, jo pirtī man tagad remonts, kā jūs redzējāt, tur notiekās. Un tad pie reiz arī sazīmēs man uz lapas, kas man tur notiek ar māju, jo tur ir bišķiņ sarežģītāk. Tur vēl tas vecais jumts apakšā zem tā šīferi, kā tas vecais saucās, aizmirsu. Lubiņi vai lubiņi ar tām mazajām nagliņām, jā, tur tāds čakars to visu noņemt. Jā, tur ir drusku ir LS darbs. Kas tur vispār jumtus mainot, kas ir svarīgs cilvēks skatās, kas nezina, labs laiks vai kā vispār notiek tas pasākums? Te ir viena diena varbūt vajadzīga bez lietus. Mājai te var vajadzēs, dienas 4, es teiktu, bez lietus. Tādas, lai tiktu zem plēvis normāli, lai varētu. Te arī pirtī, ja bišķiņ patak, nekas traks tur nenotiks. Mājai bišķi sūdīgāk. Jā, bet ja tev ir remonts,
klasiskā kļūda. Tu arī teici, ka tev mājā ir remonts. Jā, man viss ir uztaisīts. Tā ir klasika. Mājā ir baltas sienas, viss regipsis, viss sašpaktelīts, viss forši čotka. Un tad jāmaina jumts. Nu, bet zini, kā tas sanāk? Tur mājā tur jumts, man tas uzreiz tur tāmes, tur čakars, tur ilgi, vēl kaut kas tur viss sasūtīt. Tā tur atnāca meistars, davai es tev vansistabu davai. No. Nu, davai vēl paņemam to istam un tā reiziet. Jā, un beigās tad jau tu izdomā, beidzot es esmu nobriedis jumtam. Bet jā, kā visi man saka, jāsāk ir ar jumtu, ja? Tā būtu pareizi. Skaties, mēs mainīsim jumtu un tad mēs baidīsimies, ka tev no šitādiem mākoņiem. Dievs te tur tādā superīgajā remontā kaut kas tur neiet iekšā. Te ir guļbūve, jā, es tā saprotu. Jā. Neot, un guļbūve liekam jaunu mūrlatu augšā. Mēs viņu mēģinām nostiprināt ar garām tapām, pie vecās guļbūves. Un ja tā tapa mums ir vienreiz bija gadījums, kad viņa trāpīja kaut kur zarā, iekšā vecajā baļķī. Un izlīda mājā iekšā ar regipša sienu. Nu, neko. Nu, bet principā kā notiek? Tagad tas ir cilvēks, kas grib kaut kādu jumtu nomainīt, es nezinu, reku pieņemsim šķūnim arī vajadzēs. Es zvanu tev, tu atbrauc pie manīm. Pats vienkāršākais variants, ja tu gribi nomainīt jumtu šķūnim, un ja tev ir šīfera jumts vispār ideāli, sākam parasti ar to, ka tu atsūti man bildes. Es pēc bildēm varu saskaitīt šīfera. Tu jau čatā GPT var iemest, ne? Es no pieredzes, es jau redzu tev 1, 2, 3, 4, 5, te būs kaut kādi 5, 50 jumta testiem garums. Un patum arī tieši tāpat. Es tev varu sarēķināt pēc bildes. Un tad es tev no iekšpuses sataisu bildes, kā tur izstās konstrukcija. Es tev sarēķinu tur plus mīnus. Plus mīnus, es pasaku jā, nē, un tad tu brauc tālāk pie maniem. Ja tev apmierina tie cipari, tad es braucu uz vietas, skatos mēru. Jo, lai nebūtu tā, ka tu bezjēgā braukāt mērīt visus jumtus. Nu, saprot, savādāk, visi abrauka apkārt un beigās katrs 10. tikai kaut ko. Jā, tieši tā, tāpēc es tur aptuveni varu sarēķināt, un tad jau plus mīnus tā summa tur nemainās, tur procenti 10-15 robežās. Skaidrs, aptunā, ko vispār tādu šīferu darīt? Šīferis jānodod. 300 eiro tonā vai kaut kas tam līdzīgs? Jā, kaut kas tāds, jā. Un vēl tu pats viņu vest nevari. Man jāsauc Lipi. Tev ir, čausen, tev ir vajadzīgs kaut kāds bīstamu atkritumu pārvadātājs, ja? Certifikāts, bīstamu atkritumu pārvadājumu certifikāts. Teorētiski tu viņu pat vest nevari, tev ir jāsauc mašīna, kas savāc un aiziet. Es šodien jau braucu šito biju iebēs, traktorīti. Nav zāles. Mums vajag. Tādi silti, mums tāds vējš pūš. Mums tur forši. Tā ir, ka kalnā. Paklau, šeit kalna katru dienu. Jā, vakar. Pamazgam, ūdens netek. Tātad šito ras uz drive. I ūdens saka teciet. Ar šito. Ar tā ūdens stāv. Jā. Drive i... Drain. Drain. Es nezinu. Thank you very much. Jā, es vairāk nezinu. Svētku kostīms, Jurkam? Nē, tīras drēbes, tas kreklis netīrs, pats netīrs, pirts nebija. Pirts būs, vai ne? Kaut kad. Šodien svētdiena, tu nevar pudināt. Klau, mēs paņemsim pie tevi līdzi arī šašliku šodien. Un 10, ja? Uzcepsim. Bet es nezinu, kur mums būs jāsēž. Varbūt mēs atvēram te durvis vaļā, te garažā sēdēsim. Tik ņem, mēs ieliksim šito galdu. Garažā un durvis vaļā normāli, ne? Jā, ir sēdi. Ir pirts blokām. Jā, nē, точно garažā. Sēdi. Tur vējš, tu охренēji. Sēdi. Mēs tā vosāties. Te mēs liksim šito dārza robotu. Ideāla vieta te būs arī, Jurka. Viņam arī tāda nojumīta būs forši. Tad nācat 4. Jā. Pieredze. Mēs jau domājam, ko tur droni kritīs talītās. Jā. Es 4 nedzirdēju, 7 dzirdēju. 7 jau brīdināja, ka viss Es domāju, ka Jurī, tev te jāliek šitie puļimjauts. Un ja droni lido, tu esi kalnā, tev jāpiesad visi. Šeit to rekina, sēdas ir. Uz maiņām jau. Uz maiņām. 2 stundas viens, 2 otrs iet gulēt. Tu man palīdzēji 2 siltumnīcas vilkt. Vienu un pēc tam. Ar kameru rokā palīdzēja? Vai pavisam palīdzēja? Nē, viņš labi, kasička tikai tur staigāja. Tikai turēja naglas padot, jo. A Nilsīt ar amuru, daži ar amuru strādā. Es domāju, ka viņš nestrādā amuru, ne labi strādāja ar amuru. Es domāju, ka viņš arī tikai pastāvēsi. Pašmomendes, un tur māju iesi. Tas viņam labi sanāk parasti. Tas ir Jurkam arī labi sanāk. Laikam no šeit man aizbēst. Ko tas? Lai robots staigātu.
Nu, šito vo. Viņš jau apkārt iesiņai. Labi, es viņu palaidīšu te tā apkārt. Nē. Lai tavo patais. Labi, nē, šito te mēs te razbirjomsa. Tu pēc tam varēsi lamāties. Nē, nu tu man lai pa puķiem tikai man nebrauc. Viņš uzreiz atpazīst puķis un tās viņš pirmās noskujas. Aha. Janka, pirmais robots, ko tu savā dzīvē uzstādi. Jā. Tikai darbā es pakojos daudz ārā un izlicis uz plauktiņu. Uzsits gaisā, cik jau esi šogad? Daudz. Nu, ko darbi iet uz priekšu, Jurka? Pagaidām iet, tā kā tālāk būs nezinu. Tālāk būs arvien vieglāk tev dzīvē. Все, paskatījies, все, pietiek, все. Šā? O, kur pļauju? Cik tu garjočki iztērēji tikko? Mani, oj, mās. O, jā. Es 10 litru pielu, es gadu braukašu. Nē, nu ne gadu, nu šitai pļaukās ko? Dzirdi ķirkšķi? Nu zāles nav, bet man Nu, paga lejā jau. Nē, tur zāle. Tur arī būs, davai es tur uzlikšu, tad viņš arī pļaus. Nu, tā, smuki, nē? Piestāv. Oi, kā labi! Jūs te skatāties visi gurķu jūri, kāds varbūt grib dzīvot netālu no Aigara, Latgalē. Latgalē, skaistā. Cenu, lai skatās SSK, jā? Jā. Mēs vēl nezinām, kāda būs. Te apiešu ātri uzfilmēšu un arī sabildēšu priekš SSK bildes. Svaigas ieliksim. Aptuveni, cik te bija? 2 hektāri. 2 hektāri māja, ziemas māja. Ziemas māja vai granulām? Viss ar granulu apkure. Tev ir atslēgas, jā? Ir jāskatās, iesim iekšā. Blakus te kaut kādi kaimiņi, kas reizēm atbrauc vasarā, jā? Skolotāji vai kas tad? Tā kā jāmpadracis te baigais nebūs, visticamāk. Jā, klusa vieta skaistā. Te kaut kāds dīķis tur tālāk arī ir. Re kādas smukas ainavas pļavas. Tur tālāk ir bilde arī, es kā ieliksim, ir ezers. Varēsiet papētīt bildes. Re, kur te apkārt govis ganās. Un tā teritorija te kaut kur aiz tā dīķa un aiziet, jā. Aiz dīķa, jā, līdz dīķim, tur, kur tā zeme, es saprotu, kaut kur tur līdz tiem kokiem iet. Un šitā laikam ir Aigara zeme, man liekas, nu, kur apstrādā. Te ir visādi šķūņi, te varēs moci, mašīnu, traktoriņu turēt. Te ir tādi spilnīši veci, bet, nu, kā sakās. Ko tur bišķi atjaunos un jumts jau reku normāls. Jumti netek normāli, kā sakās. Malkas šķūnīši, granulu šķūnītis. Te ir vecā kūts. Tā, lūk, tā. Bet tā garāža tur diezgan normāli bija. Te vēl ielikt pļāvēju no līdz akcijām. Jā. Un ideāli būtu. Nu reku skurstenis svaigs tāds. Jā, granulu. Otro stāvu arī tur laikam var vēl izremontēt, ja grib. Tur bija cik tur bija? 2 istabas, kaut kas bija laikam pie 100 pāri kvadrātu var uztaisīt augšā. Reku pagrabs lejā zem mājas. Nu, te vēl tāds piebūvis. Te ir dārs. Kā tas labs nekustamo īpašumu aģents šobrīd esmu. 2 ābeles. Varēsiet SSK jau papētīt. Jānāk un tik jādzīvojās. Kādā es stāvoklī nopirku to māju. Tur bija traks stāvoklis. Šeit viss normāli. Nu, šitādas te telpas arī. Labi, iesim iekšā mājā. Jaunie logi visur. Cik jaunie paketnieki? Nu, paketnieki, kādi jauni jau gadi jau pagāja, bet, nu, paketnieki siltināti ar vati. Tā, nu te viņi kaut kā ieteiši, tā viena bija laikam augstā istaba tev? Viņa ir augstā, jā. Bet, nu, tur ielikt var apkuri, mierīgi. Aha. Te reku ir virtuve un aiziet pa labi un pa kreisi. Tāds aplis. Istam papliet, jā. Visi boileri, ūdeņi, viss strādā. Viss notiek. Šeit arī var uzbeku plovu taisīt. Leduskapis bonusā pirmajam pircējam. Jā, re, kur ir tāda istaba. Un tur aiziet jau uz nākamo. Šī tās durvis te var atvērt. Te tā vēss īstenībā. Ārā 27 grādi šobrīd, 4. maijā. No tāda paliela šitā istaba. Te var tās skapis pa vidu ielikt.
Bet principā paliela istaba. Ierakstiet komentārā, ja gribat filmā kādreiz kādu īpašumu apskati arī. Kur apkuras. Jā, jautrība. Te ir granola apkura. Vēl sakarīgs katls. Kur granolas arī ir. Un te ir laikam Annas istaba. Jā, tā te mums ir duša. Un te ir skats uz pagalmu. No tā. Un te mēs esam izgājuši visu lielu apli. Tā kā nezinu, es domāju, ka forši. Pieremontēt, safrišināt un principā var arī kā ziemas māja izmantot. Pilnībā siltināt. Kā cena, lai skatās, to Aigars vēl izdomās. Kaut kāda kanalizācija, tā kā jāsauc ārā, ja? No mājas kanalizācija viņa caur šķūni iztek. Man aiziet. Izsūtas pa. Drenāžas lauks, kročais šķūņi ir. Ziemā ceļš tīrās visu laiku, kā es saku, problēmā ar ceļiem nav. Tev jau var arī sarunāt iztīrīt pagalmu. Jā, protams. Granulu patēriņš mājai bija agrāk kaut kāds, kas dzīvoja runāja, tas bija kā runa par kādām 2 tonnām līdz 3 maksimums. Sezonā, jā? Jā. 2-3 paletes. Jā, tas ir maksimums. Māja kaut kādi 120 laikam kvadrāti, kaut kas plus mīnus. Un centrāla apkura. Siltais ūdens, viss kā vajag. Viss ir, jā. Jāņem tik čungurs un jābrauc uz Latgali. Varēs pie Gurķjūra braukt pēc tomātiem. Jā, blakus ir Drīdzis, dziļākais ezers Baltijā. Tād blakus ir Ožakna, Soms, ezeru pietiek šeit skaistāms. Bagāti esam ar ezeriem Sīveris. Pie Aigara ziemas trases. No, tas, kas nopirks māju, tiks automātiski. Jā, jau. Ielūks. Bonusā? Klubā. Klubā, jā. No šejienes līdz pilsētai, Krāslavai un Dagdai plus mīnus 15-20 minūšu brauciens. Skaistā ir veikals tepat. Jā, skaistā 2 veikali ir kaut kādi 3 km līdz asfaltam. Māja plus mīnus 3 km kaut kādi. Tā ir grunts ceļš. Tīri neko labs. Gaidžau kā Latgalē braukā arī tās autolavkas, ne? Vai nebraukā? Laikam uz šito pusi jau nebraukā, laikam jau. Cilvēku jau palika maz. Jā, te klusi te maz. Jā, tā klusums tās te pusi ir. It kā agrāk bija daudz cilvēku, daudz māju apkārt bija, bet nu... Anglijas, Īrijas, Vācijas. Jā. Tagad. Kā sakā. Un lai saka, ka no Gurķjūra video, kas tad būs? Tāds? Ziemā vienreiz sniegu iztīrīs pagalmu. Par vēl iztīrīsim pagalmu. Jā. Un, ja vajadzēs no imtiem nošķūrēsim vēl. Jā, pagalms ir tāds zālīte. Ja jau visi iekops un aizies. Jā, ja grib kaut ko var mainīt. Viss jau te dzīvojas, cilvēks bija dzīvojis. Jā, līdz šam jau te nodzīvojuši ilgi. Ko pierreiz vēl taurēku pārdodam? Vēl agri. Vēl agri. Mums šodien atbraukusi ekskluzīva mašīna uz papildu lukturu uzstādīšanu. Parādīsim arī kolēģim. Tāda laika mašīna taču nebūs redzējis. Tad interesanti, kā tev tur iekšā būtu. Vai tu vari viņā ielīst, bet man liekas, viņš diezgan liels. Mums ir kāds svežveks. Neielīdīs? Nē, viņš baigi maziņš. Nu, ielīst jau var, bet tā. Nu, tu šitādien kādreiz brauc visās misijās. Ainārs saka, viņš nelien iekšā. Kā tu nelien? Nu, lien, bet nu nav liels. Nu, nav viņš baigi plašs. Pasies, divdurvīgs kupē. Divdurvīgi kupē. Bet tur, kad iekāp, tur daudz vietas ir. Pamēģini. Tur daudz vietas ir. Man liekas, ka sēdekļi diezgan ērti vismaz tiem gadiem. Nē, nu, kad iekāp, jā, nav nemaz tik traki redz. Not. Pasies, cik aizmugurē vēl tur kaut kāds 10 vietas. Bēgļus vadāt Latgalē šito. Man tāds piestāvēt uz Latgali. Pat reiz kā uzreiz švīks varēs redzēt, ka tu izbrauks pa grāviem. Jā, viņš jau pa grāviem nav domāts. Nu jā, viņš ir domāts uz muzeju. Nu, ko tu vēl vari Robčikam mums pastāstīt par šo mašīnu? Es nezinu. Kur tu viņai uzstādīsi parādu, kurā vietā? Priekšā te kaut kur domās? Saimnieks grib šitos nomainīt uz lediem. Jā, un te grib kaut kādas papildu lukturu uzlikt, ja? Viņš grib 2 papildu lukturus. Divi tādi auti pie manis stāv, viens ir Landrovers, un šitas namiem 2 mainam liekam lampas. Un jūs, Gurķjūra skatītāji, iekomentējat, vai gribat arī saturu, kā top visādi šādas mašīnas. Kā Robčiks te ņemās, viņam ir garaža, aprakstā varam ielikt, kam vajag papildu lukturus uzstādīt. Rīgā, vai ar izbraukumiem arī uz Latgali brauks? Jā, es esmu bijis, es esmu ārpus Rīgas braucis traktoriem, lampas stādīt augšā. Bet baigi interesanti tā visa sistēma, ka ne, šitā izņem. Aptuveni izmazgā viss, jā. Es ritīgi nobraucu pa mežu, izmazgā un braucu. Mūzikas sistēma viņam ir interesanti šitādi te reku. Maģis nemaz nav, jā, maģis izņemts. Kur ir ātrumi, tad te ir piedziņa, jā. Un pazeminātie arī tur ir. Laikam. Nauda maks var līdz paņemt. Ručņiks, vai te ir pazeminātie? Man liekas, ka tur ir NL, jā, H2, H4. Kas tas ir?
Vot kaut kas, kas ir nosprost. Drikmiņš jau ir nosprostas. Jā, varbūt nedrīkst šito aiztikt. te Tas ir ierakstiet komentārā, kas tas ir. Reku logu špricējumā mašīna, ventilators, sildītājs. Reku ir OSB uztaisīts jau mūsdienīgs. Pelntrauks, bardačoks un reku vēl lampas var ieslēgt. Logi šitā taisās, reku visi pieejams, visas reiz var samainīt. Visi ļoti vienkārši. Mašīnu ražot, lai varētu arī kaut kādā kara laikā viņā Pie dankras, pie rokas. stūri stilīgi. Runājām iepriekš, nekas nav nodilis. Tas cik vecs mašīna, 70. vai 60. Kas 70. 70. gadu vēl Land Cruisers. Domāju, ka viņš Latviju pat nodzīvos, ja ne ilgāk. Nu, un šodien man būs tas prieks ar viņu pafilmēt, gan būs grūti, bet pabraukt aizdzīšu viņu līdz Robčika garažai. Interesanti, ka reti, kurai mašīnai es redzu, ka šitā te stoika aiziet uz to pusi. Nevis širā, ka pierasts, bet principā uz otru pusi. Vietas virs galvas ir ļoti daudz. Šeit arī vieta daudz, es pat nezinu, šitas skaitās tā kā divsēžamais krēsls tā varētu būt. Jā, jau reku ir viena un divas siksnas. Nu, ļoti interesants vārds. Tādā tā kā vēsturītē atgriežamies bišķiņ. Ļoti interesants. Nu, un beņķi. Beņķi izskatās, ka tur gumija vaļā un tur lēžās uz leju. Jā, tikko arī pamanīju, kad ir 4 ātrumi šitam te aparātam. Nu, reku speedometrā maksimums 160, nezinu, cik viņš iet. Kas tas pa motoriņu iekomentēja, droši vien jau kaut kādi 70 zirdziņi ir. Bet nu, stāvoklis ir ļoti labs, nezinu, tā mašīna pārdodās, nepārdodās. Nu, ļoti stilīgs aparāts. Šitie uzraksti vēl vecie. Toyota 4-wheel drive. Nes šitas nāca viņam ordināli, tas droši vien uzlīmēts ir. Sfēriskais stikls. Nezinu, tie uzraksti arī ordināli vai uzlīmēti, tādi pārāk sterili izskatās. Tā, rekur mēs ņemam atslēgas, pedāļi ir, bremzes ir, ručņiku ņemam nost. Tik tālu ir, kur atslēga duram iekšā. Rekur ir atslēga, te mēs duram. Kas ir dīzels, jā. Vai grūti griež, ne? Nedo gāzi. Man liekas gāzīt nepačā. Jāpcik. Pastāst, kas pa dūmu aizgāja. Tā, muguļi. Šitie? Muguļi ir. Pagaidi. Nu, ļoti interesants vārds. Viss ir, jā? Jā. Jābrauc uzmanīgi. Uz garu uzbrauc, jā? Jā, cerams, bremži ir. Nu, es teikšu, ka braucās riktīgi interesanti, tā kā ar busiņu. Bet rāviens ir kaut kāds. Motors strādā čotka, reku jau 43. ātrums. Pedāļi tur dīvainās vietās. Nu, ir tāds riktīgi retro mašīnas sajūta. Domāju, pa Latgali būtu riktīgi labi ar šito braukāties pa granti. Nu, es teikšu, es esmu patīkami pārsteigts. Izbraucu pār Dienvidu tiltu, izbraucu līdz kaut kādi 90 km/h. Prasās tā kā 5. ātrumu, bet kopumā baigi forši. Nu, var dzirdēt, dīzels nav nekāds klusais. Rūts kārtīgi kā riktīgs autiņš. Te var āstīties no visām pusēm. Tas laikam mums ciet. Tā ne vaļā. Reku mums te bagāžnieks. Reku arī tās visas sēdvietas. Kaut kā tā. Riktīgi krūts autiņš, Robčik. Patīk tev brauc? Jā. Land Rover Defenders. Vēsture, leģenda. Vienu šito es ar Robčiku gribētu izgāzt. To viņi brauci? Tā, kur te par garažu pabraukājos. Šis jau bišķi mūsdienīgāks, ne? Jā. Nekā kruzaks. Nu, te jau tāds saloniņš ciešāks. Land Cruiserā bija tā kā lielāks. Te jau kaut kā savādāk jūtos. No offroados, bezceļos, kaut kur piedzīvojam braucienos, laikam vienkārši fantastika šitādiem izbraukt. Nu, ko tu jau kabini vaļā? Es tev apskatās. Atnāc. Priekš kā tas ir? Zaļā patrola un priekš mana patrola. Pie tevīm arī cilvēkiem vajag var uzsūtīt to visu, vai ne? Jā, viņi taisa. Pastāv, kas būs kā. Jā, ņeržaveika, jā. Nopietnas kūlis. Kūlīgi būs. Cik tev šitam riepas liels? 35. 35. Jā, starp citu nevar dabūt riepas. Šitās bija vienīgās, ko varēja nopirkt. Jā? Tirgu, jā. Vispār nav riepu, nebija ko piedāvāt. Tipa palus tādu lielu izmēru, jā? Labi, ko tu pats sev ņemt dzīvē? Šitādu kruzaku vai Defender šito? To? Stilīgs, ne? Man vairāk patīk, ka viņš tāds oldskoolīgais, tāds pie brīvdienu izbraucieniem. Forši tā. Vasarā paņem kaut kur izbrauci viņu.
Šitas tāds vairāk, šitas ir populārs, viņš jau ir uz ielas. Tos tur Latvijā toču uz ielas var redzēt. Nu, to krūzeku taču tādu es nebiju redzējis. Tādas, es domāju, ka nevar redzēt. 2.9 Oligie Fury. Vīlaiķis. Vai pieliks kāds aptuveni, kur tu domāji, tu nezini vēl? Saimnieks gribēja šitiem, lai es augšā lieku, bet tur nevar uzlikt. Lampu nevar gāzt otrādāk. Nezinu, domāju. Kāpēc nevar otrādāk? Nu, mēs kā marķiem otrādāk, viņai uzreiz jau kuls izmainīsies, viņi savādāk spīdēs. Tad domāšu kaut ko te taisīšu, tā te sēdināšu iekšā. Tas nekas radiātoru baigi aizsaks. Nu, viņš šitādi baigi atšķirās no šitam, tāds pašs viņa. Un tur jau kaut ko ieliki? Tur es ieliku pagaidām, saimniekam nepatīk. Tad dīvaini izstās bišķi. Maziņi. Bet šitie starp citu, tie ir no redakcija veikala, tie ir mūsu lampas. Pēc sakot, viņas var pielāgot jebkurai mašīnai, kam ir apaļai luktur, bet vislabākais tas, ka viņi ir legāli. Viņiem visi marķējumi ir, tu vari mierīgi iziet tehnisku apskatu. Šitādas bumbiņas. Tāda mazas bumbiņas, bet pasties tur uz kūli. Es zinu, kāds viņam gaisa. Jā, kūles forši. Tu vispār nekā nav, bet te tā izteikti. Bet viņš smieklīgs izskatās, jā. Nu jā, laikam tas saimniekam viņš pateica, ka man gribās rektālās, Jā, arī var redzēt zeltenais un tur tās. Un tālās ir apakšā. Bet viņš tā vajag. Tur tāds pilns ir. Tā kā tankam izskatās. Nu, oriģinālai šajā gadījumā feināk. Kas viņam te arī krēsli, ne? Viņam visiem, man liekas, nāk. Sanāk 7 vietas. Pagājušās leņas nepatīk. Baigi garažā nevar ielīst, ja? Trešo, ceturto reizi. Šitam man viss patīk, tas dīzels kā rūts vecais labais. Jauda arī diezgan nezinu, viņam ir turbīna, nav gan jau. Kur tu turbīnas tajā laikos bija? Dabīgi iet uz priekšu. Šitas vislabākais dīzels, jo viņš ir tik primitīvs kā neviens. Miljonieks. Tā, nu skatāmies, kāds viņam motoriņš ir, pašiem interesē. Bez turbīnas. 3 cilindri, ja? 4 cilindri. 3 baigi vibrātiņš. Es domāju, ka šitas visvienkāršākā mašīna. Vienreiz nopērc un aizmirst pa visādiem DPF filtriem. Pa visu. Rekāds tur kods. Nezinu, kas tas tāds pa apjomu, tur nav rakstīts apjoms. Toyota Land Cruiser. Šido sākās Toyotas leģendas laikam. Šitāds, kad es dzīvoju Francijā, Alpos, kad es dzīvoju, šitāds bija viņiem ļoti daudz uz ielas. O, riktīgi duru skaņa. Gurķu Juris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūdzīgus.